Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlstības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Un šodien šīs dienas tēmu un šīs dienas vēstījumu manī pacēla, īsāk sakot, es esmu sašutusi par to, cik viegli, un neteiksim, ka sašutusi, nepatīkami pārsteigti, teikšu tā, par to, cik viegli mēs, kristieši, dedzīgi Dieva vārda lasītāji un pētītāji varam nomaldīties bez patiesās atziņas, neskatoties nekur citur, kā tikai vienīgi Bībelē. Par to es pārliecinos, es vienkārši kādu dienu uzdūros uz kādu video, kur kāds Dieva vīrs, es teiktu, dedzīgs, bet būdams maldos, kritizēja Bībeles patiesības, aizstāvot, ka stāv rakstīts, ka Bībelē ir rakstīts, tas, kas mani sašūmē, bija tas, ka sievietes draudzes sapulcēs nedrīkst runāt. Un, jā, daudzus gadus, un es zinu arī daudzās konfesijās pastāv šis uzskats, ka sieviete turi muti, tev nav tiesība. Kā īsts arguments tam visam, mana pirmā atklāsme bija, ka Jēzus, kas bija pirmie cilvēki, kam Jēzus teica, ejiet un pasakiet mācekļiem, ka es esmu augšām cēlies, tās bija sievietes. Vecajā derībā, mēs redzam, bija praviete Debora, kas uzvarēja karus, bija soģi, vadoņi, sievietes, kurām Dievs varēja uzticēt. Un mēs redzam arī jaunajā derībā, ka Jēzus nenonicina sievieti, viņš neaizbāž sievietēm, un viņš saka, ej un pasaki brāļiem, ka es esmu dzīvs un ka viss ir kārtībā. Tās bija sievietes, ko Dievs izsūtīja savos darbos vēl vairāk. Dzirdēju kādu pamatīgu ebreju tautas 1. gadsimta pētījumu, un to sniedza Maira Ošaniece, kādreizējā Latvijas kristīgā radio redaktore, kādā sieviešu konferencē, ka 1. gadsimtā visi atbildīgākie un svarīgākie amati tika uzticēti sievietēm. Kāpēc? Un arī Salamana pamācība pēdējā nodaļā mēs lasām, ka sievietes taisa jostas un pārdod tās un vada saimniecību. Kāpēc? Tāpēc, ka sieviete ir radīta kā instruments, kā palīgs vīrietim, mēs to lasām arī Bībelē, un sieviete, jā, Bībelē arī saka, ka mēs esam kā vājāks radījums, ka mums vajag aizstāvēt, bet Dievs uztic sievietei pašu svarīgāko - dzīvību, dzīvības nešana, atbildību par dzīvību. Un tad pēkšņi mēs nonākam pie šī Pāvila pirmās vēstules, tagad es pateikšu, kurā vietā, 14. nodaļā, pirmā vēstule korintiešiem, 14. nodaļa, un it kā pretruna, un balstoties uz šo rakstu vietu, gadsimtiem Dieva tauta ir bijusi maldināta. Man bija 2 avoti, par ko es pārliecinājos, Pirmais avots manā dzīvē, ar ko es saskāros, kas apgāza šo, un es iespējams šis vēstījums būs garāks, bet es pacentīšos īsos vārdos un apakšā aprakstā arī ielikt šo video, no kura es to ņēmu. Uzticami avot, pirmais avots Ivrīta zinātāja, Ivrīta pasniedzēja Bībeles skolās pasaulē, Vilija Brima, kas šo jautājumu bija izpētījusi un atklājusi, ka šajā rakstu vietā Pāvils atkārto sev uzdoto jautājumu, uz kuru viņš sniedz atbildi. Otrs avots Kris Valotons, Bētela draudzes Redingā, otrs vecākais mācītājs, kurš arī ir bijis Latvijā, kurš ir veltījis 4000 stundu laika, lai izpētītu šo jautājumu, vai tā var būt, jo tas nonāk pretrunā ar pašu Bībeli, ja mēs pieņemam, ka sievas, lai draudzes sapulcēs cieši klusu, kā tas parasts visās ticīgo draudzēs. Un tas ir jautājums.
Tas ir jautājums, ko korintieši uzdeva Pāvilam. Vai tiešām tā ir, ka sievām ir jācieš draudzes sapulcēs klusu? Nu, kurienes tāds jautājums? Mēs zinām, ka pirms Jēzus bija apmēram 400 gadu, kad Dievs nerunāja uz savu tautu. Nerunāja, nebija praviešu, nebija pravietiska vārda. Un šajā laikā izveidojās simtiem dažādu reliģiju, cilvēku izdomātu baušļu, ar kuriem manipulēja fārizēji, tā laika garīgie līderi, kas apspieda sievietes. Un šajos 400 gados izveidojās bauslis, reliģisks iestatījums, ka sievietei nav tiesību atvērt muti. Un šajā vietā, pat ja mēs lasām tikai latviešu tekstā, mēs redzam, ka nākamais jautājums atbild uz šo. Vai tad Dieva vārds ir no jums izgājis? Vai tad un es nezinu, kā tu, bet personiski es saskatu, ka Pāvils izsaka pretrunu. Vai tad Dieva vārds no jums izgājis? Citiem vārdiem sakot, Pāvila 1. vēstule korintiešiem 14. nodaļa, 34. un 35. panti ir tas jautājums, ko korintieši uzdod vēstulē Pāvilam, uz kuru Pāvils atbild ar jautājumu, vai tad Dieva vārds ir no jums izgājis? Un viņš saka, nē, viņš burtiski atbild, nē, tā nav. Un vēl vairāk atklāja Krisa Valantona pētījumi, kurš saka, ka tur ir izlaista viena zīmīte, tāds kā N burts, tikai ar kājiņu garāku. Un šī zīme senebreju valodā izsaka sašutumu, kas saka, ko? Kādā veidā? Nekādā gadījumā. Vai tad Dieva vārds no jums ir izgājis? Bet mūsdienu kristieši paņem šo vienu teikumu, iet kā ar karogu, nicina visas Dieva svaidītās sievas, kuras runā, kuras sludina un spēcīgi sludina, un es jums pateikšu, no kurienes tas ir. Bībele saka, ka brāļu apsūdzētājs ir Sātans. To saka Bībele. To mēs lasam Atklāsmes grāmatā. Tāpēc, ja tevi apsūdz kāds cits kristietis, zini, tas nav no Dieva. Nevienam nav tiesību tāvas atklāsmes nonicināt. Arī to ir teicis Pāvils vēstulē Timotejam. Tāpēc būsim uzmanīgi, ko mēs klausāmies. Tiek zāgātas draudzes, tiek zāgāti mācītāji, it kā Dieva vārdā, jo Bībele redz saka, ka sievas draudzes sapulcēs lai cieši klusu, nepaskatoties, ka Pāvils saka, vai te Dieva vārds ir no jums izgājis? Būsim uzmanīgi, klausīsimies pārbaudītus un tiešām pasaulē atzītus Dieva vārdu sludinātājus un neklausīsimies blēņās. Jo Sātans cīnās. Es esmu pamanījis, ka tieši sievietēm, Džoisa Maiere, Baiba Ozolenkeviča, kur vispār, man liekas, ka dievkalpojumos, kur viņa iestājas, kad viņa lūdz, man liekas, ka viņa satriec Sātanu putekļos un pelnos ar to pašu Dieva vārdu. Es cenšos viņai līdzināties, un es viņai līdzināšos. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir pilnvarojis sievieti. Un Pāvils saka, vai tad Dieva vārds no jums izgājis? Ar kādām tiesībām? Pats Jēzus izsūtīja mūs sludināt. Pats Jēzus teica, ejiet un pastāstiet brāļiem. Tāpēc, mīļās māsas, nejūtieties nicinātas. Dievs mums uzticējis varenu misiju, dod dzīvību, sludināt dzīvību un uzvarēt ar patiesību. Esiet svētīti šai dienā, bet tagad pateiksimies.
Debes Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu sūti savu vārdu un rādi savas atklāsmes, un ka Tu pagodini savu vārdu mūsu dzīvē, un arī šajā dienā, Tēvs, lai nokrīt važas un nokrīt bruņas Jēzus Kristus vārdā, lai pazūd visi simptomi, kas traucē mūsu ķermenim normāli funkcionēt Jēzus vārdā, jo stāv rakstīts, par mani ir samaksāts, ar Jēzus brūcēm es esmu dziedināta, un nevienam ierocim, kas vērsts pret mani, neizdosies mani pieveikt, un ikvienu mēli, kas uzstājas tiesā pret mani, es noraidu kā netaisnu liecību. Tas ir mans mantojums, un tā ir Tava svētība, kas mani pavada, un es Tev par to pateicos, lai Tev par to ir slava, gods un pateicība, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen! Esi svētīts un svētīta šai dienā.